Vai tu vēlies sākt tirgoties Amazonā, bet nezini, ar kādu produktu iet iekšā Amazon tirgū? Mani sauc Jānis. Es palīdzu uzņēmumiem tirgoties Amazonā jau pēdējos 4 gadus. Un, ja vēlies uzzināt šos noslēpumus, turpini skatīties šo video. Tad pirmām kārtām es vēlos pateikt, ka šo sarakstu ar lietām es saukšu tādā kārtībā, kuras es vismaz uzskatu, ka ir paša augstākā svarīguma līdz zemākam svarīgumam. Bet pašās beigās būs viens no svarīgākajiem likumiem, kuri neatkarīgi no visiem šitiem likumiem, ko es tagad nosaukšu, tam tāpatās ir jāstāv paralēli šiem likumiem. Tas ir tikpat svarīgs, cik jebkurš cits likums no šitiem, kuriem es nosaukšu. Nu, nevis likumiem, bet ieteikumiem. Tātad pirmais ieteikums, ko jums vajadzētu skatīties, kam būtu jābūt priekš jūsu izvēlētā produkta, ir jāskatās, vai nav kaut kādi likumi vai Amazon ierobežojumi, kas jūs ierobežotu tirgot šo produktu. Un pirmais, kas jums būtu jānoskaidro, ir, vai šo preci vispār ir atļauts tirgot Amazonā, vai nav ierobežojumi kaut kādi, kas saistīti ar likumdošanu, tai konkrētā valstī, vai arī reģionā, vai arī tai konkrētajā Amazon valstī, kurā jūs tirgojat. Vai arī varbūt kaut kādi aizliegumi vai patenti tikpat labi, kā arī vai nav nepieciešams kaut kādas īpašas atļaujas un vai certifikāti. Tīpaši bērniem, kosmētikai un elektronikai šis ir izteikti, kā arī visādiem medikamentiem, tāpēc jūs visi, kas tirgojat visādus uztura bagātinātājus, jūs esat tādā nelielā grey zone saistībā ar šito, jo Amazon algoritms, jūs varbūt variet nosaukt savu produktu kā uztura bagātinātāju, bet Amazon algoritms to var uztvert savādāk un pateikt, ka tas ir kaut kāds medikaments. Tāpēc tas var radīt problēmas. Bet nekas nav neatrisināms, viss ir izdarāms. Šeit kļūda var beigties ar listinga bloķēšanu. Listings, atcerieties, ir tā produktu lapa, kurā jūsu produkts tirgojās. Tas ir labākajā gadījumā. Kā arī netik labā gadījumā var rezultēties ar pagaidu vispār konta bloķēšanu, tā kā visa jūsu Amazon konta bloķēšanu, vai pat permanentu neatgriežamu konta bloķēšanu. Tas, protams, ir sliktākais gadījums. Otrais punkts, kam būtu jāpievērš uzmanība, tad pieprasījums. Vai šo jūsu produktu vispār kāds pērk? Ļoti vienkārši. Ja nav pieprasījuma, nebūs arī pārdošanas. Ko tu vari darīt, lai pārbaudītu, kāds ir pieprasījums Amazon produktam? Būtībā 3 lietas. Viens, pārbaudi meklēšanas apjomus atslēgvārdiem, pārdošanas vēsturi produktiem, kas jau varbūt jo kaut kādi konkurenti visticamāk tev būs, tā kā tu pēc konkurentiem varēsi saprast arī, kāda viņiem ir pārdošana. Un tendences vispār pat ārpus Amazona. Punkts numur 3, kam jāpievērš būtu uzmanība. Konkurence. Cik viegli būs ielausties tirgū? Spēcīga konkurence nozīmē to, ka ne tikai tavam produktam un produkta lapai, jeb šo listingam, būs jāizceļas uz pārējo konkurentu fona, bet arī jo vairāk konkurences un jo spēcīgāka viņi ir, jo visticamāk vairāk tev būs jāinvestē reklāmās, ir tīpaši sākumā. Ko es ieteiktu? Meklē nišas ar vājākiem spēlētājiem, tātad vai šiem konkurentiem, kādas ir atsauksmes produktiem. Ja ir zemes atsauksmes, tad ir vieglāk konkurēt ar tādiem. Es nezinu, vai es esmu iepriekš teicis vai nē. Ja produktam ir mazāk par 4 zvaigznītēm, tas jau ir tā kā daži to sauc a kiss of death, jeb šo nāves skūpsts tavam produktam no Amazon puses. Jo tikko kā produktam ir zemāk par 4 zvaigznītēm, produktam ļoti krītās konversija, kas nozīmē to, ka cilvēki mazāk grib to produktu pirkt. Tā kā, ja konkurentiem ir zem 4 zvaigznītēm vidēji, tad tev jau ir diezgan laba iespēja, ja tev ir labs produkts, protams, šajā produktu nišā izlausties. Kā arī, vai konkurentiem ir slikti attēli, ja konkurents savu produktu noprezentē nepārāk kvalitatīvi, cilvēki arī negribēs viņu tik ļoti pirkt, līdz ar to konversija būs zemāka. Tur tu arī vari spēlēties ar šo iespēju. Un, protams, uzdod sev jautājumu, ar ko mans produkts būs labāks. Tas ir pašā pamatā zem šī ieteikuma.
4. punkts. Protams, peļņa. Vai ar šo produktu ir iespējams nopelnīt? Daudzi strīdētos un liktu šo tā kā augstāk par iepriekšējiem punktiem. Daļēji piekrītu, bet ja nebūs produktam pieprasījums, tev peļņa var būt šitāda, ja? Bet ja cilvēkiem neinteresē tas, ko tu tirgo, ja, tad peļņā nav starpības, neviens neko nepirks. Savukārt, ja konkurence ir pārāk liela, tev dabiski peļņa samazināsies, jo tev būs vairāk jāinvestē reklāmā. Citi produkti jau ir tā kā tirgu jau iepazīti, cilvēki jau viņus pērk, jau citus pat pēc brenda nosaukuma. Tā kā tas jau ir sarežģītāk. Līdz ar to tāpēc peļņa mums ir 4. vietā. Par peļņu mans ieteikums rēķini visu, ne tikai produkta izmaksas, bet arī sūtīšanu, visādus nodokļus un, protams, Amazon komisijas, kas, ja tu nelieto FBA, ir 15,3%. Kā kurai kategorijai, bet tas tāds vidējais ir. Un, ja tu lieto FBA, tad tas ir atkarīgs no produkta lieluma, bet tas arī būtu jārēķina. Bet tas jau vairāk droši vien atbild pie sūtīšanas izdevumiem. Un, ja tu domā, kādu uzcenojumu likt savam produktam, es ieteiktu vismaz reizes 4. Ja tu vari 4 lielāku uzcenojumu uzlikt produktam par tā iepirkuma cenu, kas ir vienkārši tīrs produkts, cik maksā, jā. 4 un uz augšu, jā. Nu, piemēram, ja tev nopirkt maksā 10 eiro un tu viņu pārdod par 40 eiro. Tas jau tev dod pietiekoši lielas, saucamās maržas peļņu, ja? Kur tu actually vari kaut ko nopelnīt. Es zinu to, ka ir arī citi, kuri liek 2 uzcenojumu un 3 uzcenojumu. Pašam arī ir pieredze ar tādiem produktiem bijusi un ir grūti uzreiz saku, tāpēc, ja vari 4 lielāku uzcenojumu. Vislabākais cenu diapazons šeit, es domāju, tas cenu diapazons, kurā Amazon klienti vairāk kaut ko pērk, ir 20 līdz 50 eiro robeža. Citi teikt arī līdz 70 eiro robeža, bet tas tāds vēl strīdīgs jautājums. Atkarīgs, protams, no kategorijas un produkta un ko tu vispār tirgo, ja? Bet šī 20 līdz 50 eiro robeža ir tā robeža starp cik cilvēkam ir viegli nopirkt. Varbūt baigi neaizdomājās. Nu, ja, piemēram, tu tirgosi televizorus vai arī, kaut kādus smartphones, piemēram, ja? Telefonus, kuriem cena būs, piemēram, 300 eiro, tas ir diezgan liela investīcija cilvēkam. Un, tipiski cilvēki tad ir vairāk apdomā pirkumu, viņi pētīs vairāk konkurenci. Pat ja viņš nopirks, ir diezgan liela iespēja, ka viņam varbūt kaut kas nepatiks, vai arī, ka tas produkts nebūs attaisnojis tā cilvēka gaidīto kvalitāti, vai arī features vai whatever, ja? Tad viņš var to produktu ņemt un tev atgriezt atpakaļ, kas, protams, ir zaudēta nauda tavā gadījumā. Tāpēc tā 20 līdz 50 eiro robeža ir tas zelta vidusceļš starp gana labu peļņu un gana labu pirkšanas vieglumu, plus arī vēl samazināts sūtījuma atgriešanas skaits. Punkts numur 5, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir sezonalitāte. Vai produkts pārdodas visu cauru gadu, vai arī tikai uz kaut kādiem svētkiem vai konkrētām sezonām. Piemēram, Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes dienas, tās pašas varbūt pat tēva dienas. Mums Latvijā Jāņi, piemēram, tiem obligāti nav jābūt ar svētkiem saistītiem produktiem, tie pat tikpat labi var būt, piemēram, pludmales lietas, vai arī tas pašas arī saules brilles. Tā kā ir ziemas riepas Latvijā, vasaras riepas arī tā skaitā. Tā kā tās sauktos kā sezonalitātes produkts. Un mans ieteikums ir tīpaši, ja jūs esat iesācējs, un es domāju, ka lielākā daļa man skatītāju arī ir iesācēji, ir izvēlēties produktu, kas tirgotos, kuram pieprasījums ir visu caur gadu. Tāpēc, ka, protams, sabalansēts pirkumu skaits visu caur gadu, tev nav tikai viens milzīgs pīķis vienā sezonā, jā, un visu atlikušo gadu tev ir klusums, jā. Kā arī ir vieglāk, tad tas bija pirmais bonus, jā. Otrais bonus būtu vieglāk plānot preču daudzumus, kas savukārt nozīmē, ka ir mazāks risks palikt bez preces, tīpaši tajā visnozīmīgākajā laikā, kas ir tava sezona, jā, kas var notikt. Jo kāda būs šī gada sezona, cik būs liels pieprasījums vai mazs pieprasījums, ir grūti prognozēt. Tu vari skatīties uz trendu, bet realitāte nevienmēr nav tāda, kādu mēs esam iedomājušies vai plānojuši.
Un trešais ir paredzamāka izaugsme, kam tu vari arī adekvātāk sagatavoties. Sezonālie produkti var būt izdevīgi, bet tev ir tiešām jāsaprot, ko tu dari, un tavam launch, jeb tam startam, kad tu palaidi produktu, ir jābūt ļoti, ļoti labi pārdomātam, un tāpēc mans ieteikums iesācējiem vismaz ir izvēlēties produktus, kas tirgojas visu caur gadu, tāpēc, ka tiem ir vieglāk, tiem ir pieļaujamākas kaut kādas nepilnības sākumā. 6. punkts, kam jāpievērš uzmanība, ir sourcing, jeb no kurienes tu dabūsi šo preci. Viens, kam pievērš uzmanība, ir vai ir uzticami piegādātāji, piemēram, pērc savu preci Alibabā. Ja? Kāpēc es ieteiktu labāk pirkt varbūt Alibabā, ja tu, no Ķīnas domā pirkt? Tāpēc, ka Alibabai ir aizsardzība taviem pirkumiem, un ja gadījumā tu neesi saņēmis to, ko to ražotāji esi runājis, Alibaba tev to naudu atgriež atpakaļ, tāpēc labāk caur kaut kādiem starpniekiem. Otrais, vai ir vairāki ražotāji? Piemēram, situācija, kad tu pasūti savu preci Ķīnā, tavs Ķīnas ražotājs bankrotē vai pārtrauc ražot to preci, kas realitātē arī diezgan bieži arī var notikt. Tad tev viss pārstājās. Tev ir jāmeklē vai tā pašā Ķīnā, vai arī varbūt Eiropā kādi ražotāji, un kamēr tu meklē, tu zaudē laiku, kurā tev varētu būt jau pieejama prece klientiem, respektīvi tu zaudē pārdošanu, tu zaudē naudu. Tāpēc ir labāk, ja tu vari no vienas valsts vai vienalga no viena reģiona, ka tev ir vairāki ražotāju tīklus, kurš nodrošina tev ar to, ka tev būs prece vienmēr pieejama. Kā arī aizdomājamies par to, vai nav kaut kādi tagad importi ierobežojumi no tās valsts. Es droši vien runāju šeit tikai latviešu auditoriju, bet es nevaru garantēt, ka kāda auditorija, kas skatās šos video, nedzīvo varbūt arī ārvalstīs, piemēram, ASV. Ja tu esi ASV un tev ir, piemēram, Ķīnas ražotājs, tad tev ir diezgan stipri jāizdomājās par jaunajiem tarifiem, kas 100% ietekmēs tavus pārdošanas apjomus, tavus izcenojumus un vispār peļņu beigās. Tāpēc šo trešo arī liekam aiz auss. Un kā 4. papildu punktu, kas man te nav uzrakstīts, bet es tikko iedomājos, aizdomājamies par piegādi no ražotāja līdz mūsu noliktavai vai līdz Amazon FBA noliktavai. Cik ātri šī prece var tikt piegādāta? Ja tie ir mēneši, piemēram no Ķīnas, kā tas ir diezgan regulāri, ja tie ir mēneši, tad jums jau ir jāgatavojas jau praktiski gadu uz priekšu. Un jums ir arī jāparedz, kādas var būt pārdošanas svārstības. Tāpēc šo arī liekam aiz auss, un tāpēc to arī pasaku. 7. punkts, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir lielums un svars. Cik ērti un lēti to jūsu produktu būs nosūtīt un arī uzglabāt tā skaitā. Ļoti vienkārši, jo mazāks produkts, jo lētāk sūtīt un jo lētāk arī to var uzglabāt. Mans ideālais piemērs, ko tirgot, kāda lieluma produktu tirgot, būtu produkts, kas ir aptuveni plaukstas lielumā, kas jau ir iepakojumā. Jā. Tipiski, negribās teikt smartphones, jā, telefons arī ir plaukstas lielumā, varbūt viņam tā cena ir lielāka, bet viņam, jūs klientam lielu vērtību nosūtiet, tātad preci, kas, piemēram, 300 vai 400 eiro maksā, jā. Jūs klientam nosūtat lielas vērtības produktu pa ļoti zemiem sūtīšanas izdevumiem. Un tas ir ļoti, ļoti labi jūsu peļņai, protams. Kā arī, protams, jo lielāki produkti, jo dārgāk viņus būs uzglabāt. Šeit iet runa tieši par FBA, jo FBA sūtīšanai jūs teorētiski varētu sūtīt, cik gribat, bet diezgan bieži esmu redzējis situāciju, kur problēma ir nevis ar preču daudzumu, ko jūs nosūtiet, bet tieši ar apjomu. Jo Amazon FBA katru mēnesi noliek kaut kādus ierobežojumus vai pārrēķina noliktavas apjomus, ko viņi jums piešķir, cik jūs drīkstiet tilpuma ziņā un skaita ziņā iesūtīt viņu noliktavā. Tas, ko es visvairāk redzu, ir tas, ka varbūt jūs varat daudzuma ziņā nosūtīt ļoti, ļoti daudz, bet tilpuma ziņā jums ir ļoti lieli ierobežojumi. Tāpēc šis arī ir kā papildus lieta, par ko aizdomāties. Jo lielāks produkts, vairāk jums būs ierobežojums
telpiskuma ziņā, cik jūs varat aizsūtīt uz Amazon. Kā arī, protams, tas būs dārgāk jums uzglabāšanas ziņā pie viņiem. 8. punkts, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir izturība. Vai šis jūsu produkts nesaplīsīs, kamēr tas tiek piegādāts pie klienta? Mans ieteikums būtu izvairīties no trausliem produktiem, kā piemēram visādas vāzes vai krūzes vai glāzes. It tīpaši, ja jūs neesat pārliecināts kādā iepakojumā, ja jūs, piemēram, Ķīnā viņu pasūtiet to produktu un sūtiet pa taisno uz Amazon FBA, ja jūs neesat pārliecināts kādā iepakojumā tiek nosūtītas šīs preces, es labāk vispār izvairītos no tām. Tāpēc, kas var notikt? Pirmkārt, ja produkts pa ceļam saplīst, loģiski klients gribēs naudu atpakaļ. Tas vēl būs labi, ja viņš tikai gribēs naudu atpakaļ, bet var arī klienti būt tādi, kuri ne tikai paprasa naudu atpakaļ, bet arī atstāja negatīvu atsauksmi. Un negatīvas atsauksmes, kā jau iepriekš mēs esam noskaidrojuši, ļoti negatīvi ietekmē jūsu pārdošanu. Tā kā es izvairītos no šādiem produktiem. 9. punkts, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir tirgus, kur tu tirgosi. Vai tu tirgosi, piemēram, Eiropas tirgu, piemēram, Amazon DE, Amazon FR vai Amazon ES, Spānija, Francija, Vācija. Eiropā ir diezgan daudz tirgi. Vai arī tikpat labi varbūt tirgosi ASV, jeb šo Amazon.com. Vai arī tas pats Amazon.co.uk, kas ir Anglijas Amazons. Pirms tu izvēlies, kādā tirgū tu grasies tirgot savu produktu, vienmēr pārbaudi likumus, nodevas, piemēram, sales tax saucamais Amerikā, kas ir tā kā laikam pārdošanas nodoklis vai kaut kā tam līdzīgi viņš saucās, kā arī PVN Eiropā. Un arī Amazon prasības izvēlētajā konkrētajā valstī. Un tagad pavisam svaigi, protams, mums visiem ir zināms saistībā ar ASV ir jaunie tarifi. Kā jau zinām, ir tīpaši tas skars produktus, kas nāk no Ķīnas. Tāpēc esam ar šo piesardzīgi un iepriekš izvērtējam arī, kur mēs grasamies tirgot. Ja mēs sūtīsim preci no Ķīnas uz ASV, tad esam gatavi šim, jā. Tagad tie galvenie punkti, par kuriem es gribēju runāt, ir izrunāti, bez kuriem, kurus būtu jāpārbauda, jā. Bet kur ir tas pēdējais 10. punkts, ko es solīju, bez kura es vispār pat nesāktu īsti skatīties, vai tirgot vai netirgot. Pavisam vienkārši personīgā attieksme. Vai tu pats tici šim produktam, vai tev šis produkts patīk, vai tev interesē. Un es nesaku, ka ir jābūt tam kaut kādam sapņu projektam tev vai sapņu produktam, vai tev ir jābūt šausmīgi ekstāzē par to, ko tu esi uztaisījis vai radījis. Jā, es to nesaku. Bet tirgot to, kas tev riebjās vai nepatīk vai vispār neinteresē, arī ir bezjēdzīgi. Galvenais iemesls, protams, ir ļoti vienkārši. Pati pārdošana būs ietekmēta arī līdz ar to, jo lielākā daļa no mums, kas skatās man šos video, visticamākais nav tādā dzīves situācijā, kur varētu atļauties investēt bezgalīgi daudz naudas visādos merchandisingos un reklāmās un tā tālāk. Ja mēs gribēsim maksimizēt cik vien iespējams to mūsu ieguldījumu, un ļoti iespējams tas arī nozīmē to, ka mums kaut kādā brīdī būs pašiem jāiesaistās, pašiem jādod idejas, pašiem jārada pašiem kaut kādā veidā jārada tā pievienotā vērtība, vai vismaz tā angliski sauktos perceived value, kas tulkotos droši vien kā uz klientam iedomātā vērtība, laikam tā. Jo, ja jūsu sirds vai arī kaut pats minimums, vai jums vispār neinteresētu tas produkts, un jūs taisītu tādu produktu, ticiet man, jūs ne tuvu neuztaisīsiet tik labu pārdošanas lapu, vienalga vai jūs to paši ar savām rociņām dariet, vai arī jūs kādam dodiet instrukcijas, jā. Vienalga. Tas ļoti atspoguļojas produkta lapā, un līdz ar to tas beigās atspoguļosies uz pašu pārdošanu. Es uzskatu, ka visiem mērķis ir šo darot nopelnīt, varbūt pat kļūt neatkarīgiem finansiāli, tādas lietas tirgot, kas pašam neinteresē, kas vispār nesaista, ir īpaši iesācējiem. Es personīgi neieteiktu. Editojot šo video, sapratu, ka īstenībā ir vēl viens punkts,
ko es vēlētos tomēr izstāstīt, tas nav vairs tik tā kā bez kā nevarētu iztikt, vai kam obligāti būtu jābūt, bet tāpat es domāju, ka ja kādam ir situācija, kur viņam ir jāizvēlās, ja ir visi iepriekšējie punkti izpildījušies, tad šis punkts arī varētu būt, ka būtu labi, ja tiktu ņemts vērā. Tas saucās, vai šis produkts ir consumable, jeb vai šis produkts izlietojās un cilvēkam viņš ir jāpērk atkārtot. Piemēram, zobu pasta vai zobu birstītes, vai arī, motoreļļa, vai arī, varbūt kādas drēbes vai kaut kas tam līdzīgs. Bet kaut kas tāds, kas izlietojās un cilvēkam būtu jāpērk vairāk kārt, piemēram, tur reizi mēnesī vai reizi gadā. Tāpēc, ka ja šis produkts izlietojās, tad cilvēks loģiski nāk un jums respektīvi nopērk vēlreiz. Ja viņam ir paticis tas produkts, protams. Tādā veidā jūs dabūjat, nav tā, ka, piemēram, ar kaut kādiem produktiem, kurus, piemēram, dators, kur jums cilvēks pie jums atgriezties par klientu varbūt reizi 3-4 gados, ņemot tā vidējo, cik bieži cilvēki maina datorus. Izņemot iPhone, tur tev katru gadu būs klients, vienalga kāda situācija, bet ja jūs variet atrast šādu produktu, kurš izlietojās, tad jums būs vairāk kārtais klients. Līdz ar to kopējā klienta vērtība ir daudz lielāka. Un šim punktam papildus nāk arī, tātad, ja produkts ir izlietojams, un, ja, piemēram, tas ir kaut kāds, uzturu bagātinātājs, kurš cilvēkam reizi mēnesī ir jāpērk, tad tomēr arī jāpievērš uzmanība būtu derīguma termiņiem. Neieteikt izvēlēties produktus, tirgot Amazonā, kuriem ir kaut vai zem mēneša derīguma termiņš, tāpēc, ka, ja jūs, piemēram, sūtiet uz FBA centru, FBA centrā jau pats par sevi pieņemšana ir mēnesi. Tāpēc jūs vai būsiet atkarīgi tikai un vienīgi no FBM, kas sauktos, ka jūs paši no savas noliktavas sūtiet, vai arī riskēsiet nosūtot produktu uz FBA centru, ka viņš tur sabojāsies, respektīvi arī zaudēta nauda. Piemēram, par uzturbagātinātājiem tipiski ir kādus 2 gadus derīguma termiņš, tāpēc, tur nevajadzētu būt problēmām. Un, ja jūs nosūtiet stokus, kas jums izpārdodās 3 mēnešos, pilnīgi ok tas ir. Tas būtu tā kā papildus tas punkts, ko vēlējos izstāstīt. Šeit uz ekrāna tad uzlikšu apkopojumu visiem iepriekšējiem punktiem, tā skaitā arī šim. Ceru, ka šis jums būs ļoti noderējis, palīdzējis un Un tālūk, tas arī viss no šī saraksta. Paldies, ka skatījies šo video. Es ceru, ka tev tas bija noderīgi. Ja tev patika, es ļoti novērtētu, ja tu nospiestu lejā laika podziņu, varbūt pat subscribotu, un varbūt, ja tu vēlies ar mani parunāt 1-1, vai arī varbūt grupu ar cilvēkiem, kas grib ar mani parunāt, droši var arī ar mani sakonektēties LinkedInā, būs descriptionā šajām videkām lejā. Paldies par uzmanību un līdz nākošajai reizei. Čau!